такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти? Советская власть отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. И победа будет за nami, za nami, za nami. Skudriņas par visu ķermeni un slikta duša. No austrum puses varen simfonija, taurs pūš. Kurš tā spēkā klausās, baļ trīsās raustās, jo, ja dzīvot laikos tajos plus būtu domas paustās. Jaunu vēsturi nedomāju, atstās man reiz stāstīt to, sajūt kaut ko sirdī tu, ņem un trekni pasvītro. Tie bija laiki, kad nekad lidmašīnas negrim kuģi, tāpat vien darba laikā nedrīkstēja deldēt bruģi, tad skalojas smadzenes tik līdz bērns skolā iestājas. Dažādas aktivitātes, kā jau sīču vecumā pieklājas. Meitenes zēns, beķa labākais, tad noteikti oktobrēns. Tik pār nevainīgām norsēm pamatdoma dēns. Pamat skolas vecuma bērniem iestāst, ka viņi grib, lai Ļeņina galvu liesmojošā zvaigznē tiek rūtības zik, un tā no oktobrēna pat pionieri. Kaklā sarkan lakar un ar nemainīgi kā akmens augli. Vienmēr gatavu mīlēt, gatavu komunismu atbalstam, darīt visu, tas plaukš, bet jau sprākšanu izmantosim plīsu. Nākamā komjaunāk ar citu nozīmi pie krūtīm šitie gudrāk, lielāk kongresos tiem smadzenes kruķī rūpīgi. Tam jākļūst par labu katras ģimenes sabiedroto. Organizācijas māsu raksturs ar tās darbību politisko, tā bija ievirze, neaizstājam pilsonības skolu, katram pēstars pilsonim, stingrā valsts roka. Знаем, что у нас еще много недостатков, много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман, она неизлечимая. Vēl 6 gadi bija atlikuši līdz 10 gadus maiņai. Par mani dzimšanas dienu jākļūst 26. maijam. Dubults vēl un dūds nebija padomu gigants, vēl jūt šo to paspēj ieraudzīt, pirms tankuģi gremdē sūdz. Kā man sērkot ciņus uz peļķi, nesapals ar tēci. Uz vietējo veikalu cilvēks sauc deficītu preces. Brēcoši bērni pie rokām, lai taču ātrāk tiktu rindas sākumā un savā sauduma tašā sliktu. Pienu sviestu mannā, viss pa drusciņai, nekas tiem kanām. Uz siem padomu pakaļ taloniem, galvu klanām, kupām, ciepēm, cukuram, apaviem un drānām, šķabiem, griķiem, mēbelēm un tikai kaut kur pa zanam varēja iztērēt nopelnīto. Paskaties uz tāluk, lai viss citādi būtu, viņi tak acīm pāri ādu raut. Uguns katrā sirdī plaukst, atver plaukstu, vienojas Baltijas ceļā, lai cerība par brīvību plauktu. От Латвии ничего не осталось. Вместе с русскими. Пустое пространство, я вам это обещаю. Ничего не останется вообще. И слово Латвия и латышский язык все забудут. Никогда ничего не будет. Вот имейте в виду, найдутся герои, десантники и люди, мы все уничтожим, если будем прикасаться к русским и к русским школам. Я это обещаю вам. И деньги есть, и люди есть, смертники есть. Nичего не останется. Kā vakar būtu bijis, atceros, ka vajadzēja raudot, vai arī mūsu ciemā nāks karavīri, automātiem šaujot, supjot rasējošām lodēm, gaismas ceļu radot, kā melnbaltajās ainās istabā, ko televizors staroja. Tur nebija atbildes, tik samulsuši skatieni, teicis iesauc miega vilciens, uz gultu attiet. Gala stacijā gaidīs miedziņš, un ja es to satieku, lai nodot sveiciens, ko viņš man zemes pilveni paliek. Pagāja daudz gadu un tikai tad, ar aci vērīgi, es redzēju, ko Krievija uzskatīja par vērtību. Tā līdz paņēma tanks, aviāciju, bruņu mašīnas, atstāja cilvēks kā ar pulksteņu mehānismiem mīnas, kas tagad sprāž, ķēmas lido uz visām pusēm. Grib būt pilsoni latviski vārdi, lai tik nav jāņem mutē. Šķebirka uz seņu zemes man sauc par gans, tie, kas klubā tons mēģina saķert rans. Ja tev šķiet no tevis šajā zemē pārāk daudz prasa, te līdz robežai ar roku aizsniegt kravājam tašs. Nebūs vairs vadītājs Vlaģiks, tur spicē pašā skolas dzimtā valodā, un cik teritorija plaša, bet vai paši zem jums vajag, ja tā labi padomā. Necik labāk jau tur laikam nav, kā lopu vagonā, tāpēc nav ko ķērt, kā jūs te žņaudzot nost. Ir brīvs ceļš, dodies, nē, lai turpinās posts. От Латвии ничего не останется. Ничего не останется. Вместе с русскими. Пустое пространство. Я вам это обещаю.